Ilgtspējīga attīstība un vidē draudzīgas izvēles kļūst par arvien nozīmīgāku sabiedrības dienas kārtības jautājumu. Īpaši laikā, kad jādomā gan par enerģētisko neatkarību, gan sociālo taisnīgumu. Taču kā veidot rīcību politiku, kuras nav atrauta no cilvēka ikdienas iespējām un vajadzībām? Kā radīt tādu politisko infrastruktūras vidi, kas atbalsta vietējo resursu izmantošanu un mazina nevienlīdzību, nevis vaino sabiedrību par nepietiekamu iesaisti? Uz šiem jautājumiem lūdzu atbildēt Latvijas Universitātes vadošajam pētniekam un docentam Jānim Brizgam. Jā, es domāju, ka vairāk un vairāk mums jāmēģina sasaistīt šīs rīcības konkrētām mūsu iedzīvotāju vajadzībām un iespējām. Kā jūs jau minējāt, tad mums nav fosilo energoresursi. Ja? Tā mums vienmēr ir ekonomiski neizdevīgi no ārpuses šos resursus importēt un ievest, ja mēs atdodam savu naudu citām valstīm. Citiem uzņēmumiem, ja? Mums ir jādomā par to, kā mēs varam izmantot šos savus vietējos iekšējos resursus. Mums nevajag aizmirst par šo sabiedrības nevienlīdzību, ja? Kas ir rūpēties par to, lai veidojam tādu tiešām infrastruktūru, politisko šo rīcību politikas vidi, ja? Kas atbalsta cilvēku izvēles, nevis pārmest cilvēkiem par to, kā viņi dzīvo savas dzīves, bet radīt viņiem iespējas izvēlēties šos vidē draudzīgākos risinājumus. Tas nav, protams, vienkārši, bet izklausās varbūt vienkārši. Jā, es aicinātu cilvēkus tiešām ieklausīties zinātniekos, kas ir pētījuši un analizējuši šīs lietas, nemelot arī sev. Bieži vien mēs daudz ko arī sev nepastāstam vai noslēpjam. Būt diezgan atklātiem par šiem jautājumiem un arī godīgi izteikt savas bažas, ja, kas arī, manuprāt, politiķiem, nevalstiskajām organizācijām ir svarīgi laicīgi sadzirdēt cilvēkus un ieklausīties vienam otram.